Tālāk sekos spēle jau nākamajā dienā pret Vāciju, kas bieži vien ir bijis visai neērts pretinieks Latvijai. Pēdējās 3 savstarpējās tikšanās reizēs pasaules čempionātos 2 reizes Vācijas izlase ir pārspējusi Latviju. 2016. gada čempionātā ar 4-3 un 2021. gada čempionātā ar 2-1. Abās reizēs spēle bija līdzīga un tikai 1 vārtu pārsvars. Tieši tāpēc šajā mačā viss atkarīgs no tā, cik labi būs iespēlētas mūsu maiņas, un tad jau arī labas iespējas uz vēl vienu uzvaru. Turpinājumā 2 brīvdienas, kad izlasē būs laiks atpūsties un sakārtot domas, jo pretī stāsies allaž spēcīgā Zviedrijas izlase, kura vēl joprojām sevī tur niknumu un darīs visu, lai atrieptos par pagājušā gada čempionātu, kurā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā negaidīti izslēdz viņus no tālākās cīņas, svinot uzvaru ar 3-1. Lukašenko 2 gadus atpakaļ kaut kādā sēdē ar saviem deputātiem slavēja mūsu hokeja izlasi, sakot, ka mums 20 cilvēki kopumā nodarbojas ar sportu, jokojot, jo, mums ir maza valsts, jā. 5 vēl atbrauc no Eiropas, un mēs braucam uz čempi visus skaldīt. Tāpēc, kad mums latviešiem ir cīņas gars, bet viņiem nav. Un tā tas patiešām ir. Mūsu izlasei ir nereāls cīņas gars. Mūsu džeki katrā spēlē vienmēr cīnās kā uz nāvi, un to ir tik ellīgi patīkami atbalstīt. Noslēdzošie 2 mači pret ļoti spēcīgām izlasēm - Slovākiju un ASV. Pret Slovākiem pagājušā gada turnīrā 2. spēlē piedzīvojām zaudējumu, taču ASV, tāpat kā Zviedrija, ir motivācijas pilna darīt visu, lai kompensētu pagājušā gada bronzas medaļas sāpīgo zaudējumu. 19. maijā pretī mums stāsies Slovākijas izlase, taču 22. maijs būs mazā fināla atkārtojums, jeb mačs pret Amerikas izlasi, kur gan šogad plāno būt vienā no saviem labākajiem sastāviem, ar visiem stabiliem NHL spēlētājiem, ko gan nevarēja īsti teikt par pagājušā gada ASV izlasi.